Ceļš uz uzvarām sākas ar mūsu atbalstu. SeFinance. Ienāc sefinance.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. 3 solis nekad nepieviļ. Noskuvē vāciņu, saplaciņu un met. Un tā mēs izmantojam visu konteineru, jeb laukumu. Balcija apdrošināšanas apps tavam dzīves stilam. Ielādē un arī braucienus baudi bezrūpīgāk. Balcija. Rīgas! Jauno Rexona Advanced aizsardzību aktivizē ķermeņa siltums. Lai cik karsti tev kļūtu, Rexona pasargās no sviedriem un smakas. Nepārtrauktas 72 stundu aizsardzība. To aktivizē tavs ķermeņa siltums. Esiet sveicināti, dārgie TV4 un Sports.com skatītāji šeit no Arēnas Rīga, kuru turpmākos 5 gadus mēs dēvēsim par Xiaomi arēnu. Un šodien tāds zīmīgs sporta vakars. Sāksim ar fightball, jeb agrāk to Latvijā dēvēja par cīņu basketbolu, bet šeit, diemžēl, ar basketbolu salīdzinoši maz sakara. Jā, ir basketbola laukums, ir basketbola grozi un basketbola bumba, un tas arī viss. Vispārējais tas absolūti neatgādina basketbolu, un pēc tam, protams, Latvijas kausa spēle basketbolā, kur cīnīsies laukuma saimnieki Rīgas Zeļi, bet Rīgas Zeļus iesildījušas, cīkstoņi apvienojušies 2 komandās. Bazara 0 komanda, kuru vada redzam Kārs Lasmanis, olimpiskais čempions, viens no, gribētu teikt, pēdējā laika populārākiem sportistiem, neatkarīgi no sporta veida. Un redzam, te mēs redzam Aigarmēju, mēs redzam Denis Stepanovu, Aleksandru Čižovu, Dāniju Vesņēnu, Hasanu Mežījevu. MMA pasaulē šos vīrus ļoti labi zina. Ne tikai šeit Latvijā un šeit Eiropā, bet arī ārpus vecā kontinenta. Jānis Baumanis, jā, viņš nav tā, ka viņš šeit ir iemaldies. Jānis Baumanis ir vairākiem bokseriem, ir bijis fizioterapeits un fiziskā sagatavojas treneris, kā arī viņš strādā Rīgas Zeļiem. Un, kā zināms, Rīgas Zeļi ir tie, kas principā šo spēli radīja, varbūt neteiksim radīja, bet ir iniciatori par to, lai šī spēle būtu šeit, Arēnā Rīga, pirms šī te pusfināla mača. Un Anastasija Grigorjeva, vairākārt Eiropas čempiona olimpisko spēļu dalībniece, kopā ar ļoti slaveno Latvijas tiesnesi Oļegu Latiševu, kurš FIBA spēles un Eirolandes spēles ir aizdījis tik daudz, tāpatās ar olimpiskajās spēlēs ir tiesājis, šoreiz tiesās fightball. Un jā, Anastasija Grigorjevai vispār lielam ir skaidrs, kas tā ir par spēli, jo viņa pati iesildoties, kā jau cik sporta pārstāv, bieži vien izmanto šo te bumbas spēli, iesildoties pirms pamattreniņa. Tad Latiševam te būs pavisam jauns šis notikums. Es ar viņu parunāju pirms mača un prasīju viņam, kā tu visu to redzi. Viņš maz atbildēja. Viņam likās, ka ir tāds nedaudz pārsteigums, kas tur sagaidīs.
spēlēts šeit uz Šiloni arēna parketa. Pirmo reizi Latvijā, pirmo reizi jūsu, mūsu superīgo līdzutēju acu priekšā cīņa par Rīgu. Starp Daugavas, labo un kreiso krastu par Rīgas atslēgu savā starpā. Attiecības noskaidros Latvijas labākie cīņas sporta meistari un esam gatavi sagaidīt, kā pirmos laukumā Latvijas cīņas komandu sporta federācijas sportistus! Un redzam, ka cits par federācijas komandu vada neviens cits kā bronzas medaļas īpašnieks pasaules čempionā hokejā. Olimpisko spēļu dalībnieks Latvijas izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš aiz viņa. Jā, Ivars Drupa, tur ir sastāvs ļoti jaudīgs. Pārsvarā tie ir brīvās cīņas pārstāvi, bet tur ar viņiem ir arī Kristaps Zudis. Jā, Kristaps Zudis ir tas, kurš ir ļoti daudzpusīgs kickboks, boks, MMA. Visur viņš ir atvērts, bet brīvo cīņu vēl viņš nav izprovējis. Ja, nu šie ir ļoti jaudīgi čaļi. Neredzu sastāvā tāds viņu iepriekšējos spēlētājs kā Alans Biros, brīvās cīņas Eiropas bronzas medaļnieks, kurš tam cik ir skatītāji rindās. Tāpatās arī Valeriju Tušīnovu šodien neredzu starp spēlētājiem, kurš šo komandu pārstāvēja 2022. gadā Tukumā. Jāstarp tik Tukumā, pirmā tāda oficiālā spēle notika šajā fightbolā. Bet Rīgā un par Rīgas atslēgu neviens vēl iepriekš nav cīnījies šajos pēc šiem noteikumiem. Ja jūs prasīsiet kādu noteikumu, tad noteikumi īsti šeit nav, bet mēs par viņiem vēl parunāsim. Un kreisā krasta komanda. Latvijas komandu cīņu federācijas pārstāvji šovakar cīnīsies par to, lai Rīgas atslēga paliktu kreisajā krastā. Bet tas nebūs tik vienkārši, jo viņiem šovakar pretī stājas Latvijas labākie bokseri, kā viens kickboksa un MMA cīņu bez noteikumiem pārstāvji, kuri šovakar pārstāvēs visus, kuri Šiloni arēnā pārstāv Daugavas labo krastu. Lūk, arī labais krasts. Redzam, Aleksandrs Čižovs, Akrasmēji, tur ir Denis Stepanovs, tur ir Hasans Mežījevs un redzējām arī vienu Zviedrijas pārstāvi, Bajan Sanguru Makajevu, kurš ir pašreizējais VFR, jeb Zviedrijas šīs organizācijas čempions. Un jā, viņam drīz cīņa runā mēļo šeit sabiedrībā, ka ja uzvarēs šeit cīņā, visticamāk viņš nonāks UFC. Frants Rozentāls arī tur starp šiem puišiem, boksers, te ir tāds kokteilīts. Te ir gan kickbokseri, gan bokseri, gan MMA cīkstoņi. Ir daļa puiši, kurus es redzu pirmo reizi. Jānis Baumans, fiziskās sagatavotības treneris. Un arī Aleksandrs Čižovs ar 10. numuru. Par sastāvu es, protams, vēl pastāstīšu spēles gaitā. Ja jautāsiet par noteikumiem, tad noteikumi šeit ir ļoti interesanti. Šeit nav autu, šeit nav pārtraukumu, šeit nav dribla. Šovakar jūs būsiet atsauliecinieki cīņā, kuru līdz šim vēl uz basketbola parketā jūs neesat piedzīvojuši. Un aicināt skaļiem atbalstiem arēnā sveikt Daugavas kreisā krasta aizstāvjus, Latvijas sporta cīņu federācijas spēlētājus. Ivars Salušonāks, Saluš, Armijas triju pārstāvis Korejs. Armāns Zirbulis, komandas
Viens no vadošajiem MMA, jebšu cīņas bez noteikumiem. Latvijas čempions, Baltijas čempions, Eiropas čempions, pasaules čempions, Aleksandrs Čižovs. Numur 95. Dāmas un kungi, Latvijas labākais MMA cīkstonis, kurš Latvijas vārdu ar kraķiem, atmanītākiem rūtiem, ir ierakstījis pasaules MMA cīņu sportā.
Ja, nu šis ir tāds interesants gadījums, ka arbitriem, tiesnešiem ir apsardze. Un, protams, šeit viss būs pēc noteikumiem, kaut gan, kā jau es ieskicēju, šeit īsti noteikumu nav. Respektīvi, dribbles nav, laika ierobežojumi nav. Ierobežojums ir, bet, respektīvi, nav autu nekā nav. Nu, šeit būs ļoti interesanti. Šeit, te ir kaut kas pa vidu regbijam, kaut kas pa vidu basketbolam, kaut kas pa vidu kaut kam citam, pa vidu arī cīņām, jo šeit drīkst arī cīnīties. Sportists pret sportists drīkst cīnīties. It kā atrunāts, ka cīņa var notikt vienam pret vienu, bet zinot pieredzi, kopš 2022. gada arī man bija iespēja spēlēt ar vairākiem šiem sportistiem kopā. Tur bija interesanti, jo jāsaprot šeit, ka šeit basketbols ir tikai kaut kur apakšā paslēpies. Kā jau teicu, ir basketbola grozi, basketbola bumba, basketbola laukums, basketbola formas un basketbola tiesnes Oļegs Latiševs. Nu, līdzīgi kā tas arī profesionālajās cīņās, Armands Simpsons paslatina zem Latiševa paduses mikrofonu. Jā, un šeit, kas ir interesanti, ka principā var spēlēt arī ārpus laukuma, bet te būs ļoti sarežģīti, te ir dažādas mašīnas. Te ir dārgi būs, ja bumba aizies kaut kur ārpus laukuma. Ja redzam, kā, lūk arī Kaspars Daugavičs. Manuprāt, viņš kā galvenais treneris pat īsti nesaprot, kur viņš ir iesaistījies. Būtu interesanti uzzināt, vai viņš vispār zina tos noteikumus, pēc kādiem būs jāspēlē. Bet kādā gadījumā, ko Kaspars Daugavičs ļoti labi zina, viņš zina spēles skēmu. Viņš zina, kas ir jādara, viņš zina, kā uzmudrināt savus spēlētājus. Kaut gan, Cīņas sporta federācija ir ļoti spēcīga šajā sporta veidā, jo principā tās nāk, šis sporta veids nāk no brīvās cīņas, jo populārs ir ļoti daudzās pasaules valstīs, un pie bumbas nonāk Samšonoks, 4. numurs, meklē, kam piespēlēt, pat iet cauri, padodas priekšā, un lūdzu, 1. punkts. Šeit ir pa vienam punktam. Šeit nav tā kā basketbolā 2 punkti, 3 punkti, te vienalga, no kurienes tu meiti, ir 1 punkts, un Denis Stepanovs, Ivars Drupa nogāž zemē, un lūk arī Londonas Olimpisko spēļu dalībnieks, un Lodzo Karlkāklis iemet, jā, Saldnis. Karklis ir ļoti ātras, te sākās cīņa. Hasans Mežijevs pret Armandu Zvirbuli. Un Ivars Drupa iet uz priekšu. Padod tālo piespēli Samšonokam. Samšonoks atrod pozīciju, met garām to. Tur bija komandas biedrs, kurš realizēja vēl 1 punktu. Šobrīd 3-0 Latvijas Cīņas sporta federācija par labu. Es teikšu tā, šī ir ļoti specifiska spēle. Makājos pie bumbas, tālāk Čižovam, Čižos Stepanovam, piesadz Zuti un Kankārlī Mežijevs. Makājos nezinu, kam atdot tālu Rozentālam. Rozentāls netiek pie bumbas un mainās Rozentāls, izrādās, jo Rozentāls kļūdījās. Šeit nevar iet pret cīkstoņiem 1-2. Kā redzams, ka Rozentāls tomēr ir boksa pārstāvs, un viņam vēl ir jāpiešaujas pie šīs spēles. Labi piespēle, šeit kļūdu pieļauj, mazu kļūdu. Un Hasans Mežijevs izcīno redzējām Ivars Drupa, viņš ir diezgan agresīvs. Kas ir interesanti arī, tas, šis sports ir bīstams, noteikti ir bīstams. Ivars Drupa, ar ko viņš cīnās ar Rozentālu, Rozentāls atdeva kaklu. Šeit ir, kāpēc pirmā švilpa varēja tur vēl pacīnīties, vienkārši novienojamies 10 sekundes partnerī, ceļamies kājās, lai nesāktos bardaks un nebūtu nepāriet šis bumbošanās par cīņu, par reālu cīņu, jo jāsaprot ir tas, ka šeit ir draudzīga spēle, bet te pašā laikā tur, kur ir cīņa, un mēs šeit varējām redzēt, Ričards Ozols pacīnījās ar Kristapu Zuti, abi labi draugi, starp citu Kristapu, un šeit smuki, Ozols. Starp citu Ozolam un Zutim drīzumā ir cīņas. Zutim jau pavisam drīz, 8. februārī, šeit pat arēnā Rīga. Savukārt Ozols gatavojas savam mačam Igaunijā. Igaunijā viņš iepriekš nav startējis savā profesionālajā karjerā. Startējis visur Somijā, Zviedrijā, kur tik nekur. Bet Igaunija viņš mēģinās iekarot pirmo reizi. Šeit cīņas Stepanovs pret Rūhli. Jā, katrā komandā ir viens vismaz leģionārs. Bazara 0 komandā ir Makājos, viņš pārstāv Zviedriju, savukārt
Cīņas sporta federācijas komanda sastāvā Rukle ir no Vācijas. Kaut gan viņš ir arī Latvijas čempions, ap citu, ka arī Rukle mēs varam redzēt no mugurpuses. Un smuki noslidina Ričardu Ozolu šobrīd 100. numurs 99. Tas ir Zvirbulis ar uzrakstu uz muguras Zvirbulājevs. Un tā viņu dēvē draudzīgajā cīņas sporta saimē. Un tālāk piespēle. Bumbu joprojām saglabā rozā komanda, jeb cīņas sporta federācija. Un 9. numurs, kas tas ir? Tās ir Agars Mēja, kickbokseris. Jā, viņš mēģina, kickbokseris, no Viljam nevar tik viegli uzveikt. Viljams Lutevits ir ļoti spēcīgs jaunais sportis, vairākārtais Latvijas čempions vairākās vecuma grupās. Šobrīd ir karavīrs un aizsardzības akadēmijas students. Kā mēs esam ievērojuši cīņas sportā, gandrīz katrs pilngadību sasniegušais sportists vai nu studē, vai nu ir jau apgūst zināšanas un iegūst vismaz vienu augstāku izglītību. Tā nu ir. Opā, labs metiens, atstiens pret vairogu, taču bumba nav grozā. Aleksandrs Čižovs, 10. numurs, ļoti redzami, ļoti simboliski izvēlējās šo numuru Aleksandrs Čižovs, godinot mūžībā aizgājušo Jānu Tīmu, izvēloties gan šo numuru, gan arī viņu uzvārdu. Viņš ir uzlicis uz savas muguras. Opā, te bija pārkāpums. Kaut gan īsti tāds pārkāpums nav, te Ozolam tika izsista balsta kāja, ar pretinieks to izdarīja. Un atkal laukumā ievērojot, tad, kad laukumā ir Ozols, laukumā pretējā komandā ir Kristaps Zuds. Jā, nu redzam joprojām nulīt uz tablo, Bazara 0 komandas kontā. Nu, ļoti grūti ir uzveikt cīņu komandu šajā spēlē. Tā ir viņa spēle. Un pirmais likās, ka būs pirmais punkts. Ričards Ozols. Esam ļoti atskrien. Un vēl viens punkts. 5-0. Tāds ir rezultāts. Kanklāvs mainās. Nu, redzam noteikumu maiņa spēles gaitā. Atļauj Bazara 0 komandai papildināt sastāvu ar vienu spēlētāju. Tātad Bazara 0 komanda šobrīd ir 6 vīru sastāvā. Bet vai tās būs pietiekami lokuri? Kopstenis Stepānovs tik nogāz zemē, bumba tālāk. Rukle padot tālāk, kļūdās piespēlē. Piespēlē pretinieku komandas spēlētāju, viņš iet pats cauri. Un tas, jā. Un tas bija, jā, Artis Vidovskis. Bet tā arī pie punkta netika. Lūk, arī pēc pirmās ceturdaļas 5-0 par labu cīņas sporta federācijai. Nu, kaut kādas izmaiņas vai kādas korekcijas spēles taktikā ir jāmaina Kārlim Lasmanim, Bazara 0 komandas galvenajam trenerim. Nu, es ar Kārlu arī parunāju, saku, nu, veci, kā tu dos padoms, jo tomēr šis nav absolūti basketbols. Viņš teica, galvenais, ko viņš redz šajā spēlē, kas varētu nest panākumu, tās ir piespēles. Ja būs precīzas, ātras piespēles, varēs apspēlēt. Nu, pagaidām izskatās, ka šī Bazara 0 komanda vēl nav līdz galam atradusi šo saspēles taktiku, nav atraduši savu komunikāciju savā starpā. Nu, šī komanda, es nezinu, cik sen ir savākta, bet zinu par cīņas sporta komandu. Šie vīri savā starpā spēlē ilgus gadus, un, jā, kā jūs teicu, viņu rindās ir arī Kristaps Zuds, kurš starp citu 2022. gada decembrī šajā Latvijas vēsturē pirmajā tādā oficiālajā šajā spēka basketbola spēlē bija pretējā komandā. Un tagad, jā, viņš ir ieņem rozā komandas formas tērptās komandas krāsas. Kaspars Daugovičs ir mierīgs, kā nu ne, viņa komanda uzvar 5-0, un viņš saprot, ka viņa komanda zina, ko darīt. Jā, tagad mums ir maz starplaiciņš. Bazara 0 komanda šobrīd maina sastāva izmaiņas veids. Opā.
Jā, nu, tenis pārnās Aleksandrs Čižovs, tagad pārspējušas lietas. Viņi saka, es pieļauju, lasu no lupām, ka būtu vieglāk cīnīties, nevis šo basketbolu. Nu, basketbolu, teiksim, ar bumbu skriet, nav vienkārši. Un te ir tiešām ļoti ātri, ļoti veikli jāpārvietojas. Un pievērsiet ar uzmanību, kādas ir auguma proporcijas šim sportistiem. Pārsvarā tie ir īsa auguma atlēti, viņiem ir vienkāršāka pārvietoties. Tas nav standartizētais basketbols, kur zēniem ir jābūt auguma ražaniem un tā tālāk. Nu, basketbolistiem būtu ļoti grūti pārkvalificēties. Atceramies, ka 2022. gadā šo spēli izmēģināja arī Kaspars Kambal. Viņš īstenībā ļoti ātri adaptējās, bet sākumā viņam bija grūti. Viņam bija grūti, gribēja driblēt, bet te dribls ir principā apmēram tā, kā tu apmēram atdod brīvprātīgi bumbu pretiniekam. Jo, driblējot, tu pavairo iespēju, ka tev atņems bumbu, jo te, redzam, te tāda īsti noteikuma nav. Galvenais noteikums ir nepāriet kaut kādām robežām. Te sitien, protams, nav atļaut, bet metiena tehnika atļaut, cīņas tehnika atļaut, kā jau es minēju, vairāk par 10 sekundēm pārtarīgi, jeb uz grīdas cīnīties nedrīkst. Bet viss ir iespējams. Un jāsaprot, šeit ir galvenais jau te valda pozitīvisms. Jā, cīņas sports ir šeit, ir kā saka, tas pamats, kas arī šeit šo spēli ir veido. Nu, ko, vīri ir atpūtušies. Pirmais times ir Ričards Ozols. Latvijas vietas no topa vidējās svara MMA cīkstoņiem. Viņš tā kā plānoja varbūt mainīt svaru divīziju, pāriet uz pusvidējo svaru, jeb svaru kategoriju līdz 77 kg. Pagaidām tāds lēmums laikam ir atlikts. Pagājušā gada izskaņā viņi tikai par to domāja. Pēc tam atlika šo lēmumu pieņemšanu uz vēlāku laiku. Bet izskatās, ka Igaunijā viņš turpinās svarā līdz 84 kg. Atašovs mēģina skaidrot noteikumus Ričardam Ozolam. Nu, un bumba paliek Bazara 0 komandas spēlētājam. Un pie bumbas ir Ričards Ozols ar 99. numuru. Opā! Kā tad tas notika? Ivars Drupas saka, ka tur bija nostaigāts, bet šeit nav nostaigāts. Kaut kā nesaprašanās bija, jā, Artis Vidauskas, jā. Ir gūst vismaz vienu punktu. Un Zvirbuls mēt no pustālās distances, netrāpa, bombu saglabā. Un te cīņa Makājov, pasies, ko Makājov? Kas tas bija? Jūs piektais? Tas nebija Makājovs, nē. Ozols tiek nobloķēts. Ozols piespēl dod Aleksejam Remīzovam. Un mētiens, un labs mētiens, taču neprecīzs. Artis Vidauskis, jā, ir vienīgais, kurš šīs Bazara 0 komandas rindās gūs vismaz vienu punktu. Un šobrīd tikai viens punkts ir šīs komandas. Opā, labi, Ivars Drupa. Ļoti smuki. Ja, nu, brīvās cīņas čaļiem šobrīd tā ir tāda nostalģiska sajūta atgriezties arēnā Rīgā. Atceramies, 2016. gadā Latvijā notika Eiropas čempionāts, un kur tad viņš varēja notikt? Jā, šeit arēnā Rīga, tā arēna, kur šobrīd jau tiek dēvēta par Xiaomi arēnu. Un turpmākos 5 gadus tā arī tiks saukta. Bet, jā, tas bija tāds zīmīgs laiks. Un toreiz arī Anastasija Grigorjeva ieguva kārtējo Eiropas titulu. Šodien viņi ir ietusies tiesneses lomā. Kaut kad viņi ir tāda divējādi sajūta, droši vien tiesāt. Es viņai arī prasīju, tev nebūs interešu konflikts šeit, jo cīņas par komandas sastāvā spēlē viņas treneris, Zvirbuls Armands, un arī viņas dzīves biedrs arī šajā komandā Ivars Samušonoks. Nu jā, bet viņi teica, nē, Viņa būs neitrāla, cik vien var būt, un lūk, ar Anastasiju pieskrien, pasaka, kurš saņem bombu, jā, atstāja. Nu, šeit kaut kas mainījies ir noteikumos jau, kā jau es teicu, šeit ļoti daudz visāds iekārtas ir, un ārpus laukuma laikam neļaus spēlēt, labi piespēle, un negūst punktus, Viljams Lutevits, atkal bumba, un pie bumbas šobrīd bija, vismaz kaut kādu laiku. Un Aleksandrs Čižovs. Aleksandrs netiek pie bumbu. Gunskaņa nosargā savu bumbu.
Gunts Kaņepē ir interesants personāžs, jo viņš ir ar cīņas sportu sāka nodarboties 2018. gadā tikai, un kā tas viss sākās, viņš sākumā bija nodevis šajā sekcijā, cīņas sekcijā savus dēlus, un iekarsta tik ļoti, ka pats sāk nodarboties, un jā, viņš ir divkārtējis, kā pats norāda, zvēru kausa ieguvējs. Jā, viņš ir kā cīņas sporta pasaulē, viņš tāds cīņa fanāts. Un metiens no Aleksandra Čižova nav precīzs. Joprojām uz tablo 5-1 par labu cīņas sporta komandai. Cīņas sporta federācijas komandas labā. Un rukli pie Aigars Aigars nepārtver piespēli, padod tālāk Aleksandrs Čižovs. Čižovs izvēlas mest pa stīpu un bumbu jau atkal cīņas sporta federācijas komandas rokās. Un aiziet viens pret grozu. Nesanāca realizēt šo metienu Ernestam Stābiņam. Asans Mežijevs cīnījās. Nevar pārāk ilgi turēt. Un nogāsts tiek Makājevs, Zviedrijas sportists. Mežijevs padod tālāk piespēli. Rozentāls izvēlas mest. Ai, pa spēcīgi. Mežijevs pagaidām arī tur maliņā cīnās ar kas tur maiņas notiek. Drupa arī pameta laukumu. Ozols. Opā! Un ir punkts. 6-1, bumba pie Rozentāla. Rozentāls mēģina pagarināt distanci, neļaut piekāpt tik tuvu sev. Un pārtver Ozoliņš iedoja paklūpas slidens laukums. Soda metiens būs. Jo šeit nav soda metiena pēc tāda, bet te var noteikti mainīties spēles laikā. Tas ir iespējams. Un mētā Aleksandrs Čižovs, jau labāks metiens, bet joprojām neprecīzs. Armands Virbulis, 2012. gada Londonas Olimpisko spēļu dalībnieks. Sabušonoks, šā brīža vadošais Latvijas brīvās cīņas pārstāvis pasaules čempionāta brīvajā cīņā U23 vecuma grupā bronzas medaļnieks. Zudi. Te sākās Rozentāls ar Zudi. Kārstasnīgi puiši. Zudi saka, domā savā, bet es neredzēju situāciju. Es teikšu tā, ka šī nav tā spēle, kurā vajadzētu. Skatāmies atkārtojumā, kas tur bija. Es negribētu teikt, ka tur bija kaut kas tāds par to. Zuds arī nedaudz uzmet lopu, jo bija sitiens, grieztais sitiens, bet tas nebija apzināti no Rozentāla noteikti. No emocijas ir, bet puišiem ir jāapslāpē tās nedaudz. Šeit ir tomēr, šeit nav cīņa, tā teiksim tā vietas, kur būtu iepriekš būtu, kā saka, domājuši, runājuši, bet kā es jau pašā spēles sākumā teicu, šeit vienmēr viss ir pa īstam. Šeit emocijas ir grūti valdīt un te ir cīņa. Te ir atļauta cīņa, protams, nepārkāpt robežas, cist nedrīkst šeit. Un arī rupi nevajadzētu uzvesties. Tas ir tas pamata lieta un cīņas sporta pārstāv to ļoti labi zina, jo cīņas laikā tomēr ir jābūt savāktam un emocijas nedaudz ir jāpieslāpē. Otrais taims ir beidzies, joprojām vadībā ir Cīņas sporta federācijas cīkstuļu komanda. Ceļš uz uzvarām sākas ar mūsu atbalstu. SEF Finance. Ienāc seffinance.lv.
Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. 3 solis nekad nepieviļ. Noskuvē vāciņu, saplaciņu un met. Un tā mēs izmantojam visu konteineru, jeb laukumu. Balcija apdrošināšanas apps tavam dzīves stilam. Ielādē un arī braucienus baudi bezrūpīgāk. Balcija. Jauno Rexona Advanced aizsardzību aktivizē ķermeņa siltums. Lai cik karsti tev kļūtu, Rexona pasargās no sviedriem un smakas. Nepārtrauktas 72 stundu aizsardzība. To aktivizē tavs ķermeņa siltums. Un arī jauno mākslinieku apsveic, roku paspiež Kristaps Zuts, kurš otrajā taimā saķērās ar citu bokseru Francu Rozentālu. Tur tas jau nedaudz bija tāds asāks asums nekā bija nepieciešams, bet viss ir kārtībā, visi ir nomierinājušies. Trešais taims, paredzētajos 4 taimos. Šeit nav rauda šajā gadījumā, bet kādā gadījumā šiem sportas lieldaļie taimus dēvē par raudiem. Oļas Atušovs, viņš uzjautinās par šo spēli, iespējams, ka uzvainās par to, ka viņš īsti nesaprot, kāpēc viņš ir šeit, jo tā īsti noteikumi nav, viņam pat īsti nav bijis iemesls švilpt. Jā, viņš iemet bumbu pašā startā, un tas arī bija pēc basketbola. Laikam sanāk, ka šis ir otrais puslaiks sācies, jeb trešā ceturtdaļa. Un pie bumbas tiek Brīvās cīņas federācijas komanda. Ivars Drupa padod tālāk, kļūdās, bet Zvirbuls savāc bumbu. Out šeit nav, kā mēs zinām, Zvirbuls met uz āru. Tālāk, un labi iespēja, un šeit kļūdījās. Piespēja ļoti laba doma bija. Karklārs, un tālāk, un Drupa met no tālās distances, un šo es neprasīju, bet jūs saglabā bumbu. Brīvās cīņas komanda. Šeit ļoti labi izspēle. Ozols ir visaktīvākais. Pazara 0 komandas rindās. Tad mēs redzam arī regbija spēlētāji ar 88. numuru. Tas ir Valērijas Runco. Es gaidu, kad viņš aktivizēsies. Bet pagaidām viņš tādā ļoti ondara lūk arī Runco pie bumbas. Padot tālāk. Tagad bumbu saņem kas? Ozols cīnās ar Karklāru. Un smoki savāc. Brīvi vienu bumbiņu atstā to Ivars Drupa, bet bumbu jau ir zaudējuši un kļūdaini. Un Andris Ozols ar bumbu. Latvijas čempions brīvajā cīņā. Un laba piespēle. Un gūsta punktus. Atvainojos. Ernests Stabiņš. Un redzam, ka ļoti aktīvi skrien pa laukumu šobrīd Sergejs Protasovs. Un brīvā cīņas sporta federācija atkal kontrolē bumbu.
Stabiņš. Stabiņš netrāpā. Atkal vēl viens metiens nav. Tagad brīvās cīņas komanda. Skrien Artis Vidovskis. Rezultīvākais Bazara 0 komandas rindās. Vienīgā punkta autors. Un šeit grūdiens. Rukla pagrūž Vidovski. Un Vidovskis pieņem lēmumu mainīties. Palaiž laukumā Aleksandrs Čižo. Ozols saglabā vēl vietu sastāvā. Tagad pie bumbas ir Valērijas Runco. Sapcīt, man liekas, šodien Valērijiem ir vārdiena, tā kā apsveicam Valēriju. Un Drupa. Jā, Drupam ļoti patīk ar bokseriem cīnīties. To es ievērojis arī iepriekšējā spēlē. 2022. gada decembrī Tukumā. Un Drupa nemet. Viņš padod piespēli Ruhlam, bet neiemeta Ruhlam. Bombu saglabā Vilsons. Tā ir iesaukt. Tas ir Viljams Lutevits. Un Ivars Samšonoks. Un Rozentāls izlauž diviem cauri. Pagrūž Ruhlē, iet uz priekšu, metiens. Ai, tuvu bija, lai būtu palielinātu rezultātu un samazinātu atstarp. Un tagad Makājevs tādā interesantā lēcienā. Un Ruhlē mierīgi savāc bumbiņu, padod tālāk to Drupam. Zūtis arī laukumā, arī viņš grib uzspēlēt. Zūtis iet palīgā, cīnās ar Makājevu. Cīņa ar Makājevu. Zūtis nogāž Makājevu. Minūtes pārtraukums. Kurš ir pieprasīja minūtes pārtraukumu? Visticamāk, tie ir Bazara 0 komandas. Galvenais treneris Kārs Lasmens. Galvenais ir pilna koncentrācija, kā jau cīkstoņi, viņi ir koncentrēti katrā niansē, un abos laukuma galos strādā uz pilnu ātru. Tā kā perfekti. Visi iet pēc plāna. Visi iet, kāds bija plāns vispār? Dabūt uzreiz tādu labu vadību, lai pēc tam var baudīt spēli. Mēs baudām, paldies, lai tev vajadzētu. Vai kamēr vēl Kaspars vēl šeit kopā ar mums, operatori var pievilkt Kaspars rokas klāt. Šeit kaut kur pie rokas. Tu tā kā nav tā, ka viss sāk trīcēt un kaut kādā brīdī pašam gribās iziet laukumā. Tas formāts, kurā varētu pazīties pagrūstīties, jau teicu, nākošais būs jāveido hokejas komanda pret uzvarētājiem. Ļoti labi ideja. Super. Kaspars Daugaviņš. Jā, Kaspars Daugaviņš izteica Lukaras Grigorjev. Nu ko, draugi? Jā, nu, padod piespēli, padod bumbu Aleksandram Čižovam. Vienam no diviem Latvijas sportistiem, kuriem ir līgums ar pasaules vienu no vadošajiem MMA organizācijām PFL, kā zināms arī Matīsam Zahārovam ir līgums ar šo organizāciju. Un, Aleksandrs Čižovs no 3 punktu līnijas met, bet šeit ir tikai 1 punkts, jo nav no kuras, no kādā tā tu met, bet nu šis bija noteikti skaistākais moments šajā spēlē tieši punktu gūšanas ziņā. Jā, un tur arī Kasans Mežījos. Kasans Mežījos pavisam nesen noslēdz līgumu ar jaunizveidoto amerikāņu MMA līgu, kura apvienojas ļoti daudz UFC bijušos čempionus un tiešām superzvaigznes MMA sportā. Un Kasans Mežījos, jā, viņš iepriekš bija līguma attiecībās ar vienu citu pasaules vadošo MMA organizāciju Japānā bāzēto Raizinu, kurā viņš aizvadīja vienu spēli un cīņu un tajā pašā uzvarēja. Un Aigars Meija sagriezās ļoti smuki, Aigars ļoti ātrs, izsauc pēc spēlēm, izsauc pēc cīņām, Aigars sen nav cīnījies, Aigars ilgus gadus arī pavadīja ārzemēs. Viņš ir pamatdisciplīna, viņam kickboks un muay thai, jeb taismiešu boks. Un tagad viņš ir atgriezies, jā, viņš ir atgriezies kā treneris cīņas sportā apritē. Latvijā šeit viņu varam sastapt un, redzam, enerģijas viņam ļoti daudz. Samšonoks met garām, pie bumbas ir Rozentāls. Rozentāls iet cauri visam laukumam, padod piespēli, neprecīzi. Piespēli neviens, ne Čižovs, nedz arī Vidovskis netika pie šīs piespēles. Čižovs saglabā, Zūtis nobloķējis bija Čižov. Tagad Ona netiek pie Stabiņš pie precīzi metiena, viņš tik pagrūsts. Rozentāls jau ir pagurs, lēnāks palicis. Vidovskis gan ir ļoti ātrs uz kājām. Denis Stepānovs zaudē bumbu, taču to saglāb viņa komandas biedrs, kurš met
pāri visam, un Vidovskis met, un pietrūks metus. Zuds pie bumbas, padod tālāk piespēli Stabiņam, Stabiņš tālāk padod piespēli. Tagad bumbā, atkal pie Stabiņa. Roku bija pie zem groza. Aleksandrs Čižovskis uz priekšu, padod uz priekšu Vidovskim. Vidovskis nostājās. Domāju, ka metīs dos piespēli, bet ne, izvēlas mest. Čižovs met! Jā, nu Čižovam atceramies. Nu, tālāk, tomēr viņam ieskatīja 2 punktus. Nu, jā, nu šeit noteikumi mainās spēles laikā, jo standardizēti mēs Latvijā to esam izmantojuši ka 1 punkts, bet, nu, ja nebūtu tāds pārsvars Latvijas Cīņas sporta federācijai, tad noteikti saglabātu šo pašu veco 1 punkta sistēmu. Mums ir īpašā priekšnesums tieši no Denis Stepāna, bet sagaidām viņu ar avalsījām, dāmas un kungi. Jā, kā jūtamies arēna Rīga uzveicam troksni? Un tagad lūdzu, lai mums sanāktu izcila pēdējā ceturtdaļa. Uzveicam ļoti lielu troksni, lai atbalstītu Bazara Goļmanu komandu. Lūdzu. Nedaudz iedošu izkustēties arī jums. Mēs ar Eiku izdevām dziesmu, drīz izdošu albumu, palaidām konkursu Svētku nakts. Gan jau kāds no jums redzēja biedēja ar šādu soli. Man ir dāvanas jums. Arēna piecinamies kājās, lūdzu, pagusveicimies. Piecinamies kājās. Aiziet. Visi. Ar mums fonogramma ir vispār? Ir. Aiziet. Aktīvākā tribīna tiks pie... Stop. Aktīvākā tribīna tiks pie vēršu un es izvēlēšos 3 cilvēkus, kas tiks vēl pie 2 biļetēm katrs. 12. aprīlis pa lādību. Aiziet! Tā, kurš varēs parādīt labākās deju kustības, jā, tātad skatāmies, kas jārāda. Līdz atkārtojam pēc manis. Neiesvaram Latvijas esošai. Dāvim pošu. Jā, lakāj, tā. Tagad paskatīsimies, kurš tiks pie. Pirmais jā, pie meša. Un mums arī biļetīgas. Tagad te jau pretinieki komanda izskatās garīgi, jo tie biļetīgie ļoti labs. Paldies, uzveicam troksni vēlreiz! Arēnā! Es pēc tam izvēlēšos kādu no jums vēl tas tiesas konkrēti. Paldies vēlreiz, aplausi paši sev! Paldies, Stepāns! 12. aprīlī lielkoncerts Palladium. Ja nu redzējām Tukuma novada sportists Denis Stepānovs iekustināja, kurš arī, kā saka, savienojot savus hobijus, savus vaļas priektus, mūziku un sportu, ir pazīstams ne tikai sportā, bet arī mūzikā. Jā, viņa pamatdisciplīna ir rap mūzika, un jā, viņam ir koncerts, un šobrīd, jā, viņam ir jauna dziesma, kurā ir arī īpaši soļi ar tiem, viņš arī mēģināja iekustināt arēnā sanākušos līdzjutējus, kuru netrūks, jā, un Bazarno komanda šobrīd saņem vēl norādījums no Kārļa Lasmaņa, Tokijas olimpisko spēļu čempioni 3x3 basketbolā. Es domāju, ka Kārlis ir izbļāvis savu balsi, un ar lūk arī Denis Stepānovs mums tūplānā. Laikam biļetītes sarunāja ar Denisu. Un lūk arī Makājevs Zviedrijas pārstāvs. Viņam arī drīzumā runā, ka būs cīņa. Un kas Aspažījos, kā vienmēr smaidīgs. Kā jau teicu, viņš nesen noslēdzis līgumu. Un drīzumā gan jau mēs uzzināsim, kurā komanda. Tur tas es varētu stāstīt par to, kādu līgu viņš ir noslēdzis un kāds tur tāds formāts ļoti interesants. Bet par to mēs droši vien arī medijos arī lasīsim, dzirdēsim. Un pēdējais 4. times šajā mačā starp Bazar 0 un
Cīņas sporta federācijas komandu ir sācies. Frants Rozentāls iet uz priekšu, meklē partnerus, ar ko saspēlēties. Un nonāk pie Aleksandra Čižova. Čižovs meklē tālāk, kur padot bumbu. Un Makājevs kļūdās, nenoķiet bumbu. Un līdz ar to Kankārklis nodod bumbu tālāk Zvirbulim. Atpakaļ Kankārklis un bumba negrib. Iet cauri sietam, bet saglabā bumbu brīvās cīņas federācijas komanda. Samušonoks. Tālāk piespēle Kankārklim. Un šākās cīņa. Kalnkārklis ir tāds, kurš tāds ļoti tāds ass čals. Ar viņu arī man sanāca pacīnīties 2022. gadā šajā fightball mačā Tukumā. Un viņš ir tāds, kurš vienalga kāda gabarītu sportistam nāk pretī, viņš ir gatavs cīnīties. Tiešām tāds cīnītājs, jā, viņš ir treneris, saldu. Brīvā cīņa saldu vienmēr ir bijis cieņā. Līdzīgs kā boks un tāpatās kā svartošana. Jā, svartošana šobrīd ir nedaudz gribētu teikt pieklusus, jo no sporta skolas sistēmas ir izņemts šis olimpiskais sporta veids. Un Armands Simpsons mēģina iekustināt arēnā sanākušos līdzjutējus. Labi piespēle no Ozola. Čižovs, jā, un redzu, Čižovs ir viens no redzamākajiem spēlētājiem Bazara 0 komandas sastāvā. Viņš arī ir rezultatīvākais šobrīd, viņš ir 2 punktus guvis. Ivars Drupa pie bumbas, pirmais numurs. Jā, satikāt no Pazģēvs sasveicinās. Kas tur notiek? Bomba nonāk pie Rozentāla. Rozentāls izvēlēsies mest. Un viņš met. Un punkts netiek gūts. Ozols tad cīnās. Redzējam, ko izdarīja Ozols. Ja tā nav brīvā cīņa, šeit var mānīties. Un Ozols, kā jau mācīgs, kurš tad citu ir arī Boksa akadēmijas finālists 2. sezonā. Šī realitātes šovu, populārā realitātes šovu dalībnieks. Un viņš arī ir aizdīts arī kickboks cīņas. Kā pats Ozols saka, ja nav MMA cīņas, tad, lai nezaudētu cīņu praksi, ir jāstartē. Jāstartē tur, kur viņam piedāvā startē. Un labi piespēle. Vidovskis neiemet. Vidovskis šodien daudz ir metis, tikai 1 punktu ir guvis, bet varēs gūt daudz vairāk. Un regbija spēlētājs. Valdīs Runco bija pie bumbas. Tālāk Ozolam. Viņš Ozols Runco padod. Runcols priekšu. Un metiens. Un šeit nedaudz tuvāk laikam ir jāpienāk, lai varētu labāk mest, bet kas ir nepieciešams, ir jāizratojās vairāk. Un tas jāņem piemērs ir no brīvās cīņas komandas. Un šeit ļoti smuki Kalnkārklis apspēlēja, jeb apmānīja savu pretinieku Runco. Un Zuds šodien jau izcēlies ar 2 takedowniem. Zudim, kā jau teicu, pavisam drīz šeit pat Xiaomi arēnā 8. februārī cīņa ar vienu citu labi zināmu sportistu Juris Zundovski. Tur ir mačs, par ko runā, būs tur ko redzēt. Protams, 8. februārī arī Zaužģevādovs kāps ringā, tur būs ļoti daudz labi zināmi sportisti gan no Latvijas, gan no citām Eiropas un pasaules valstīm. Tālākā valsts laikam būs Āfrikas Surinam, kas būs pārstāvēt 8. februārī arēnā Rīga šeit King of Kings turnīrā. Bet tikmēr mēs atgriežamies pie spēles Fightball. Bazara 0 komanda pret Cīņas sporta federācijas komandu. Joprojām vadībā ir brīvās cīņas komanda, un Ivars Drupa tikko šo pārsvaru palielināja vēl par 1 punktu. Ivars Drupa nedaudz pamocīja Aigar Meju. Meja kļūdās bumbas ķeršanas brīdī, un tālāk iet, un neprecīzi, nedaudz stabiņš tur. Manuprāt, Kas par skaistu
metienu bija Gunta Kaņepes izpildījumā. Un 9-3. Ivars Grupa. Un Stabiņš. Ai! Stabiņš atkal neprecīzi. Nu kā var šitā neveikties? Un Čižos netiek pie punkta. 17 sekundes, jo mazāk. Ivars Grupa padod tālāk Samušonokam. Samušonoks nogāž. Un ai! Viljams iemet 10-3 un ar to spēle ir beigusies. Kristaps Zudis dod, iespējams, ka kādam uzdāvinās savu spēles maiku. Jā, ir viens laimīgais, kurš tiek pie Kristapa Zuša spēles krekla. Jā, no Kristaps Zudis, jā, viņš ir, lai cik viņš būtu skarbs, teiksim, TV ekrānos, bet ārpus šīs te publiskās telpas viņš ir, viņš tāds ļoti pozitīvs cilvēks, un kā arī katrs no šīs spēles dalībniekiem, jo, kā jau mēs noskaidrojam, šie ir visi skarbu sporta veidu pārstāvi, bet ārpus cīņu sporta viņi ir lieliski cilvēki, ļoti pozitīvi. Un, lūk, arī Cīņu sporta federācijas komanda izsaka lielu paldies, publisku paldies skatītājiem, ka viņi viņus atbalstīja, un Kaspars Daugaviņš deva savus padomus. Kā jūs minēju, nezinu, vai Kaspars Daugaviņš pats līdz galam zināja tos noteikumus, pēc kādiem risināsies šī spēle, bet kādā gadījumā samobilizēt visus spēlētājus kopā, un lūk arī atceramies otrajā taimā bija asumi, tādi labi redzama asums, tāds Kristaps Zudis un Frants Rozentāls, bet šeit abi paspied viens otram roku, kā jau teicu, spēle ir spēle, bet tomēr ārpus cīņas, ārpus spēles, viss ir pozitīvi. Nu, tas ir tikai sports, Liels prieks bija arēnā Rīga, jeb Xiaomi arēnā redzēt šo fantastisko spēli starp šīm divām fantastiskajām komandām. Ļoti labi zināmi sportisti šeit bija lielākā daļa, kas bija mūsu ekrānos, un es gribētu teikt, ka daudz droši vien, ka iemīlēju šo sporta veidu un gribētu vēlreiz redzēt, bet kas to zina? Iespējams, ka nākamajā zeļu turnīrā šeit arēnā Rīga būs atkal kāds paintball pasākums, un kas to zina, kur būs nākamā komanda, jo Kaspars Daugaviņš jau pateica, varbūt viņam vajadzētu izveidot komandu no hokejistiem un izaicināt uzvarētājs. Kā mēs zinām, uzvarētājs, kā mēs noskaidrojam, šoreiz uzvarētāji bija Cīņu sporta federācijas komanda. Nu ko? Šī paintball komandas spēle ir beigusies, un tagad Latvijas kausa spēle nāk mums priekšā. Turpiniet skatīties TV4, un tad jau slēdzamies klāt lielajai Latvijas kausa pusfināla spēlei. Domina Shopping, lai sanāk pārspēt sevi. 6 sporta veikali, 61 apģērbu un apavu veikals, 17 kafēnīcas un restorāni, 27 veikali bērniem un 16 veikali skaistumam, 22 mājas preču veikali, kā arī 32 dažādi pakalpojumi un lielākais iekštelpu izklaides centrs. Domina. Mēs zaudējam ūdeni pat tad, kad elpojam, bet mums tas ir vajadzīgs, lai turpinātu elpot. Labāka hidratācija ar dabīgi sārmainu minerālu ūdeni Akvile, bez nitrātiem un nitrītiem. Sportam un aktīvai atpūtai. Akvile Sport. Skūties vai neskūties? Skuj, veido, apgriez. Skūties vai neskūties? Tāds ir. Nerada kairinājumu pat nejūtīgās vietās. One Blade Innovation and You, Philips.
Labākais pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Latvijā. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.